Šis ir 7 dienu izaicinājums, kuru mēs sākam katru rītu ar elpas praksi, kas ļauj mums pēc šī nakts miera pamodināt ķermeni, atgriezties ķermenī, sajust sevi, sajust telpu, kurā mēs atrodamies. Un tad pēc šīs prakses elpas mēs jau dodamies iekšā kustībā. Kustība ir dinamiska, kustība ir izaicinoša ķermenim, taču, kas ir svarīgi, neskatoties to, ka šie kustības vingrinājumi ir iespējams izaicinoši, iespējams tu kaut ko nespēji izdarīt vai vēl neesi gatavs kaut ko izdarīt. Visus šos vingrinājumus tu vari darīt savā tempā, savā ritmā, savā laikā, un manuprāt, tur nav nekā tāda, ko mēs nespētu izdarīt, ko mūsu ķermenis nespētu izdarīt.